Mūsu darbs ir tagad iet un uzvarēt spēles. Zini, kā ir tā basketbola piramīda. Visi jau nevarēja būt pārliecināti, ka viņi būs sastāvā. Ja tu neesi gatavs pieņemt jebkādu lomu, tad tev te nav arī vietas. Tu atceries kādas tādas lielās jauniešu uzvaras, kas negāja ar zobu sāpēm uz treniņiem. Un tad es atceros, pēc tam treneris ienāca ģērbtuvē un ar tādu niknumu. Katrā lietā kāds vienmēr kaut ko izdara pirmo reizi. Un Latvijā no basketbola viedokļa skatoties uz Lielo Ameriku un Nacionālo basketbola asociāciju, tāds bija Gundars Vētra, kurš šodien pie mums ir viesos. Gundars Vētra, pirmais latvietis Nacionālajā basketbola līgā. Sveiks! Sveiki! Man ir Dallas Mavericks, tas Ziemassvētku džempers ar Dallas tev nesanāca uzspēlēt, bet līdz NBA mēs vēl tiksim. Lai arī man ļoti nepatīk varbūt tādas pavisam biogrāfiskas intervijas, bet tomēr paiesim mazliet hrestomātiskāk tam cauri, jo man šķiet, tu esi arī vienīgais spēlētājs, kurš uz NBA aizbrauc no VEFA. Pirms tam uzspēlējot VEFA un nākamā pietura Minnesota Timberwolves. Bet kā tu nonāci VEFA? VEFA tāds kāds bija tas ceļš visiem Latvijas basketbolistiem, kas Latvijā spēlēja un nonāca lielo meistaru komandu redzes tajā laukā. Tāds arī bija mans ceļš. Sākumā Latvijas skolnieku izlase, pēc tam VEF dublieri un pēc tam VEF meistaru komandu. Un man tā teikt, vai paveicās, vai tā meistarība bija jau tajā brīdī diezgan atbilstoša. Un man pirmā sezona bija tā kā 84. 85. gada sezona, ko es labi atceros. Man bija 17 gadi, kad man pirmo reizi no VEF dublieriem piesaistīja VEF meistaru komandā. Jo tajā laikā patiesībā bija arī tāds noteikums, ka uz meistaru komandas soliņu vajadzēs sēdēt, būt sastāvā diviem spēlētājiem no dublieru sastāvā. Un tad tur tā kā rotēja, tad vienreiz vieni, divi, citreiz citi divi. Un kaut kādā brīdī tā iespēja tika dota, izlaid laukumā un kaut ko parādīja. Un starp jauniešiem tajā brīdī jau droši vien, ka es biju viens no labākiem basketbolistiem. Un paralēli jau bija jau uzaicināts un trenējos un iekļuvis jau PSRS junioru izlasē. Tā kā, tāds tas ceļš bija. Tā te VEFA nonāca. VEFA tajā laikā Latvijā bija divas meistaru komandas. Bija VEF Rīga, bija augstākā līgā spēlēja un Rīgas ASK spēlēja pirmajā līgā, kas bija otrā spēcīgākā līga. Un tas ceļš parasti bija tāds, kā arī man viņš bija, ka, ja tev izdevās tikt VEF meistaru komandā pirms armijas, tā kā pirms tev 18 gadi ir, tad tu spēlē VEFA, tad tu tā kā tu brīdi spēlē VEFA, pēc tam iesaukšana armijā. 2 gadi Rīgas ASK. Arī, teiksim, tiem labākajiem, tikai Rīgas ASK bija komanda, kurā tas bija Baltijas kara apgabala komanda, kurā spēlēja gan talantīgākie lietuvieši, gan talantīgākie igauņi, plus arī vēl jau veterāni spēlētāji, kas tur jau tādi, kas ilgstoši jau tur spēlē. Tā kā, un pēc tam pēc atgriešanās no ASK atkal VEFs. Tāds tas sākums bija. Bet tam brīdim tev ir 17 gadi un tikšana VEFā, es pieļauju, ka kaut kur tā emocionāli tas arī ir tāds mazs NBA, pat ne mazs, bet tu tiec valsts galvenajā komandā 17 gados. Es pieļauju, ka tajā brīdī pat tās emocijas un tas viss bija vēl lielāks, tas prieks un tas tāds šāviens, nākošais šāviens basketbolā priekš manīm bija lielāks gandrīz nekā pēc tam nokļūšana NBA. Jo skaidrs, ka tu 17-gadīgs vēl skolnieks, es tepat Rīgas 49. skolā mācījos. Tad jau arī tā bija basketbola skola, tā diezgan... Jā, tur bija tā kā sporta klase, bija patiesībā basketbola klase tāda bija, bet ne manējā gada jaunāk, bet tur bija tā kā, bija papildus ēdināšana bija un tā, jā, bija tik papildus uzmanību pievērst basketbolam arī, bet tajā laikā jau vēl nebija jaunā zāle un tajā laikā bija tajā mazajā zālītē, mēs tur tā kā notika sporta stundas. Bet, un tad atnākot skolā, pēc tam, kad nākušā dienā visās avīzēs ir tava bilde, tas tā, protams, ka tas bija patīkami un tā kā citi skolas biedri, klases biedri varbūt arī nedaudz savādāk skolotāji sāk skatīties. Tā, skolas biedrens. Tā skaitā, protams, jauniešiem, protams, ka tās lietas viss ir svarīgas. Tā kā. Tajā brīdī jūra ir līdz potītēm. Es esmu avīzē, kur es esmu te pat ar jums kopā mācos, bet īstenībā, man pēc tam vakarā jāiet uz VEF treniņu. Tu zini, man tas tā, es laikam biju tai kategorijā, kuram tā jūra līdz ceļiem tā kā nevienmēr bija, jo es
Nu, es trenējoties un nonākot Rīgā trenera Aivara Brigmaņa, tā teikt, rokās, viņš man no paša sākuma jau, tā teikt, tie mērķi tika izvirzīti visaugstākie, un pēc Latvijas skolnieku izlases nokļūšana PSRS junioru izlasē, kur arī tev pirmā dienā, pirmā sapulcē, tev, tā kā treneris mums paziņoja, ka no PSRS junioru izlases ir taisnākais ceļš uz PSRS lielo izlasi. Nu, diezgan loģiski, vai ne? Nu, jā, bet tajā laikā tev 17-gadīgam tu vēl neesi pat īsti TVF ticis. Tev tajā brīdī tev liekas, ka, nu, ko viņš te runā, nu, kāda tur lielā izlase. Kaut gan beigās viss tieši tā arī iznāca. Un runājot par to jūrlīdz ceļiem, nu, es biju tas, kas varbūt uz klases vakariem gāja ar nokavēšanos pa taisno no treniņu zālēm un bija ar mieru pavadīt zālē, trenēja nevis 2 stundas, bet sporta skolā trenējoties. Es trenējos gan pie savu vecumu puikām, gan pie vecākiem. Tā kā mēģināju maksimāli ilgu laiku pavadīt sporta zālē, kas varbūt šodien strādājot jauniešu programmā, varbūt tas tā, nu, to pārāk bieži neredz. Bet, nu, tā, un tajā laikā jau mums arī bija mazāk visādas blakus lietas. Tagad tam sportam es fanātiski atdevos un domāju, skatījos uz priekšu uz nākošiem soļiem un nebija daudz laika izbaudīt to jūrlīdz ceļiem. Tagad pat arī taču tā, ka baigi neiesaka tomēr to programmu, kur tu trenējies pie saviem gadiem, pie gadu vecākiem, vēl pie gadu vecākiem varbūt notrenējies, jo vienu brīdi visi teica, ka tā ir tas traumatisma galvenais iemesls. Tad tev tā veselība tomēr ir diezgan bijusi dzels, ja tu varēji to izdarīt. Tu zini, ja tu gribi nokļūt lielajā sportā, lielais sports ir, es domāju, tu konkurēt gribi tā kā lielajā sporta tirgu un lielajā un sasniegt kaut ko, kas ir svarīgs, kas ir tie rezultāti, kas ir startautiski rezultāti. Es domāju, ka tur domāt, vai traumatisks vai netraumatisks, tad tev vienkārši tu gribi pavadīt pēc iespējas daudz vairāk laika sporta zālē vai pēc iespējas vairāk laika trenējoties, lai tu būtu spējīgs pēc tam konkurēt tajā tirgu. Es saucu viņu tagad par tirgu, tajā laikā mēs viņu par tirgu nesaucām. Un arī tas, kad es jau pieskāros tam, tās tādas lietas, par ko šodien tā nerunā, neviens es īsti nevienas neesmu dzirdējis intervijās, kā tas stāst par tiem visu, kā tas notika, PSRS junioru izlasēs un visur, bet tai pašā sapulcē, patiesībā sapulcē pēc pirmās draudzības spēles, ko mēs nospēlējām. Es atceros, mēs 17-gadīgi tur arī džeki spēlējām, komandu spēlējām pret Maskavas Dāmo meistaru komandu. Pārbaudas spēle vienkārši Maskavā bija nometne, mēs spēlējām pārbaudas spēli un mēs zaudējām. Un tad es atceros, pēc tam treneris ienāca ģērbtuvē un ar tādu niknumu. Un tādu niknumu viņš teica, atcerieties vienu lietu, ka PSRS izlases zaudējums jebkurā līmenī, vai tā ir juniori izlase, vai lielā izlase, vai draudzības spēle, kas ir ČP. Es nezinu, kā Latvijas pārtulko ČP, tu droši vien zini, ka tas ir kaut kas ārkārtas gadījums. Jā. Un tas, principā, bija tas atskaites punkts, kā tev tālāk viss tie, kā tev trenē, jā, kā tu trenējies un kā tev viss tā sportistu filosofija tiek veidot. Un pamēģini pēc zaudētas spēles ieiet autobusā, iekāpt un pasmaidīt tur vai iesmieties vai paķiķināt autobusā aizmugurē. Tas varēja būt tavā dzīvē pēdējais izsaukums. Jo tas nekad netika pieļauts, ka PSRS izlases zaudējums, ka tā ir tā kā normāla lieta, ka tu varētu pierast pie zaudējuma. Un es atceros, ka braukšana mājās pēc čempionātiem ar bronzas medaļu vai pat ar sudraba medaļu, tu nevienmēr brauc priecīgs mājās, jo tas nekad netika uztverts kā liels panākums. Tas bija tā, jo tajā laikā PSRS izlase tikai zelts. Interesē. Skaidrs, tā bija cita laika, cita ideoloģija, bet tas bija tas veids un tas kas mums tika, tā teikt, potēts teiks galvās un kā mēs arī kā sportisti attīstījāmies. Tāpēc, nav psiholoģiski ļoti grūti tajā brīdī. Bet tu gribi būt labākais, tu gribi būt starp labākajiem uz zemeslodes. Skaidrs, ka tā krietni tajā laikā, PSRS tā bija tāda arī sports, bija daļa no sistēmas ideoloģijas. Bet liela daļa sportisti bija labākie pasaulē vai viena no labākajiem, vai spēlēja vai cīnījās ar labākajiem. Bet tas neapskaužams tādā ziņā liktenis. Tu būsi labākais PSRS junioru izlasē, kur zaudējumi nedrīkst būt. PSRS lielajā pieaugušo izlasē jau toč viņi nevar būt. Kas pēc tam tur tālāk CSK taču arī ir tikai uzvara, vai ne? Līdz ar to tev vispār nav tiesību kļūdīties. Tu zini, un tai pašā laikā arī viņi mums pateica, paklausieties.
Jūs nodarbojaties ar savu hobiju, jūs dariet lietu, kas jums patīk vislabāk dzīvē. Jūs spēlējat basketbolu. Jums jātrenējas ir 4-5 stundas dienā. Tai pašā laikā cilvēks stāv rūpnīcās pie darba galdiem, veic vienu un to pašu operāciju no dienas uz dienu 8 stundas. Jūs tai pašā laikā pavelti, te baro vadā uz ārzemēm, vēl maksā naudu par to, un jūs nodarbojaties ar savu hobiju. Tad padomājiet par to. Tā bija tas, bet es tā kā es saku, tas jau bija cits laiks un tā, bet no otras puses, te vēl šodien, tas ir tas tāds, tas tev izraisa pārdomas, un vēlreiz atkārtu, ja tu gribi būt labākais sports, lai tu gribi būt starp labākajiem savā sportā, to, ko tu dari, tad tas, es domāju, ir vērts par tādām lietām arī padomāt. Un tajā jaunanes posmā nevienā brīdī nebija, iešu uz rūpnīcu strādāšu, nevis jūs man te vispār neļaujat nevienu metienu garām aizmest. Nē, tā, ka iešu uz rūpnīcu strādāt, tā varbūt nebija, bet tas tev motivē darīt lietas caur sāpēm, motivē darīt lietas tad, kad tev vairs nav spēka, darīt lietas, censties vēl varbūt vairāk darīt, vēl vairāk trenēties, nekā varbūt pat tu varētu un gribētu. Bet, tā kā es jau teicu, man tā nekad nebija. Es negāju ar zobu sāpēm uz treniņiem, un man, protams, ka bija tāpat visādas jaunieši tur, tā kā tu vēl tā kā audz, briesti, muskuļi tev aug, nelielas kaut kādas sāpes šur un tur, jo tu vēl, tev organisms vēl nav nobriedis. To jau es tagad arī redzu strādājot ar jauniešiem, ka, tādas lietas notiek, bet es vēlreiz atkārtoju, tu gribi būt starp labākajiem. Ja tu gribi būt ja tu tavs pašmērķis ir iekļūt Latvijas U kaut kādā izlasē, un ar to tā kā tu uzskati, ka tev dzīve ir izdevusies, tad tas ir kaut cits jautājums. Mēs esam tādā super radošā vidē. Šodien Dailes teātrī mums ir māksla apkārt, dzirdam vēl mēģinājumu, kas skan. Kas ir tavs tas veids ārpus basketbola, kā tu kaut kā, atslēdz savu galvu un izveidini galvu mākslu, ir saistīta ar to kaut kur? Šobrīd īsti nē. Ir dažādi bijuši periodi. Ir tā, ka esam gājuši uz daudz teātriem, esam staigājuši. Īstenībā bērnībā jau man tā kā mēs dzīvojam Liepājā, un man vecākiem, mums visai ģimenei bija abonements Liepājas teātrī. Kaut kādā brīdī Rīgā arī. Šobrīd īsti ne, pat cik es daudz strādājis ārpus Latvijas robežām, tad tas tā īsti nav iegājies. Tas kā kuram? Tur Kaspars Bērziņš man saka vienmēr, es tur vienmēr aizēju uz kādu muzeju, tā tālāk to kultūru uzsāc. Nē, man ļoti patīk ceļot. Man ļoti ceļot patīk, un tieši ceļot par Rietumu Eiropu un apskatīt tās vietas, kas tā kā skaitās, kas ir tās tie Rietumu Eiropas un Rietumu kultūras simboli. Es esmu ceļotājs, man patīk lasīt. Es joprojām daudz lasu, tā kā pasaules klasika. Tādas lietas, kas man patīk. Makšķerēt es varu, man nav nekas pretī Lielupes krastā es dzīvoju. Tad jau tev spēlēt Minnesotā, kur ir tie ezeri, laikam jau nesanāca aizbraukt pacopēt. Tādēļ vēl nebija, tad tas man vēl neinteresē. Tad man tikai basketbols interesē, bet jā, pareizi teicu, Minnesota Minnesota sauc par 10,000 ezeru zemi, un tur jebkurā virzienā, kur paskaties, vienmēr tu redzēs kādu ezeru. Net tikai iekšā. Nē, tas pārsteigums, tur man bija tā ziemas makšķerēšana. Viņi ar tiem lielajiem pick-up trakiem brauc uz tā ledus virsū, ceļ tās teltis. Es domāju, vājprāts, vai tiešām viņi, bet tā ziema tur ir diezgan tāda pamatīga, un vienmēr ir daudz sniegs, un ledus droši vien ir biezs, un viņi tiem tā ziemas izbrauc arī ārā tomēr. Viņi brauc tā ledus brauc, uzceļ to teltīs, cik es saprotu, viņi liek arī krāsniņas, un tā ziemas copēšana viņiem tā kā. Bet tajā laikā tas man vienkārši vairāk izbrīnīja nekā tur. Kaut kas līdzīgs Pējpusā notiek. Tur gan ar sniega močiem, gan arī ar mašīnām brauc virsū, un es tam džekam, kas tur pie tā ezera arī dzīvo un ved iekšā mūsu to moci, es esmu pārliecināts, ka viņš visu te kontrolē, kā saka. Šis man 5. mocis, 4 es esmu noslīcinājis. Tāpēc ziemas celpes arī uz to tā skatos. Bet tie, kas to dara, tiem tas patīk, bet es uz to skatos tā katrā ziņā, tas nav priekš manīm. Es jūtu, ka arī diez vai būs. Tu tajā brīdī gan arī vienlaicīgi tātad ieejtais divās nopietnējās komandās, gan junioru izlasē, gan VFA. Kas notiek tur, teiksim,
ģērbtuvēs un tajā brīdī, kad treneris skatās vai neskatās, kāda ir tā atmosfēra. Mēs esam kaut kā pārsvarā, man šķiet, par hokeja ģedovšanu runājuši un kā tur, kurš turēja to komandu un tā tālāk. Kas notiek šajās te komandās? Tu droši vien netaisi durvis ar kājām vaļā, ejot VFA iekšā. Nu, protams, ne. Pirmais jau tev vienmēr jāpierāda sev laukumā, lai tu varētu sākt, lai tu varētu ģērbt vai apsēsties tajā sēdvietā, kurā tu gribētu, nevis tur pie durvīm vai pie toaletes. Tas tās runājot par ģedovšanu. Bet tajā laikā, ka tā mūsu paudzes spēlētāji mēs VFA iekļuvām. Jo mums bija ļoti treneri Rimbenieki un treneri Aivara Brigmaņa vadībā. Mūsu tā skolnieku izlase bija veiksmīgi startēja dažādos jaunatnes savienības mačos. Un mēs tur vienlaicīgi kā 3, 4, 5 spēlētāji tur iekļuvām VFA. Un kad kaut kā vienmēr jau tie veterāni teica, jaunie noliksim mēķus uz galdu un ar kēdu pa dibeni tur, kaut kā tur, tādu tur. Kādreiz varbūt tas tāds bija bijis, bet es tā teikt nereiz uz galdu netika nolikts un ar kēdu. Bet tas nozīmē, ka laukumā jau tajā 17 gados tur... tu biji tāds, kur cienīja, tāpēc arī, kā saka, varbūt neviens neizdarīja neko tādu. Tai pirmajā sezonā bija... Kādreiz sacensības notika PSRS tajā augstākā līgā, notika tā, ka bija tūres, bija sabraukumi, ka sabrauc vienā tūrē, sabrauc tur, 4-5 komandas, un tev tur 4 vai 5 spēles, tu dzīvo, Kijevā, Sanpēterburgā vai Maskavā vai Tallinā, Viļņā, un tu spēlē ar 4 dienas pēc kārtas, vai tur 2 dienas spēlē vienu brīvu, un atkal 2 spēlē. Un bija tā, ka kaut kādos sabraukumos tur, kādam no spēlētājiem bija traumas, un pāris sabraukums bija tā, ka man bija reāli bija iespēja spēlēt diezgan daudz, un ka es diezgan labi sev izdevās parādīt. Skaidrs, ka kad tu sāc spēlēt, tu jau vari iegūst cieņas starp veterāniem, un tā principā ar tā vieta tai komandā principā bija skaidrs, ka man tā vieta tur ir un varētu būt arī nākotnē. Bet kas interesanti no tā ir, tu spēlē kopā tajā brīdī ar Igoru Migelnieku, ar Kārli Muižnieku, ar Valdu Valteru, ar Andri Jēkabsonu. Un pēc tā gada VFA, kad man jau likās, ka es tur dažās spēlēs, es tur iemetu vairāk par 10 punktu, dažās tuvu pie 20 punktu, bet vienmēr dabūju savus minūtes arī spēlēt. Un tā likās, ka nākšu, kad es tā kā armijā iešu tur Rīgas ASK, tur tad es būšu tas dominējošais spēlētājs, tā ka VFA tomēr es jau kaut ko spēlējis. Un tas pilnīgi cits stāsts uzreiz. Kad tu aizēji, ka nav tev vairāk blakus ne Valters, ne Migelnieks, ka tev pašam, kad tagad tai Rīgas ASK nonāca, spēlējot it kā līmeni zemāk, tai PSRS pirmā līgā, ka tev pašam tev tagad jābūt ir tam, kas to komandu tā kā velk un tā kā to komandu taisa labāk un pablās savus komandas biedrus, tiem palīdz kļūt labākiem. Un jaunam 18-gadīgam tajā laikā spēlētājiem absolūti to nebija viegli izdarīt. Un tas bija tāds atkal tāda neliela nolaišanās uz zemes, ka tomēr es jau vēl neesmu tāda nekāda ne tur superzvaigzne vai zvaigznīte, pat, ka man vēl tāls ceļš ejams un ka man no sākuma jākļūst ir šeit dominējušam spēlētājiem, lai domātu pēc tam atgriezties VFA un tur kļūt par dominējušu spēlētāju. Bet, respektīvi, tu kaut ko saproti un māki tās zvaigznes, kas tev ir komandā pareizi izmantot, tad tajā augstākajā līmenī pat vieglāk ir spēlēt, kur viņi, protams, piesaista arī daudz lielāku uzmanību vai ne no pārējiem. Paklausies, ja tu vari realizēt brīvus metienus, tie spēlētāji uztaisa situācijas, tu esi tikko brīvs, bams, tu saņem piespēli no Valdu Valteru. Tikai iemet tos 2 punktus. Ja tu varēji realizēt, tu varēji spēlēt. Protams, ja tu to nevari izdarīt, tad tev tur īsti arī nav ko darīt. Bet es saku, tas tev jākļūst ir tas nākšais solis, ka tev pašam jau jākļūst tam ir, kas tos pārējos padara labāks. Bet noteikti jaunam spēlētājiem, jo tas jau vienmēr tā ir. Jo tev sliktāk partneri, jo tu arī pats sliktāk izskaties. Nosacīt, jo vājāk partneri, jo tu vājāk izskaties. Jo labiem partneriem skaidrs, tu ieliks citri. Bieži gadījumi ir tādi, ka tu ieliec jauno spēlētāju ar stipriem spēlētājiem kopā, viņš izskatās labi. Tev liekas, tur jau kaut kas, jau sāk jau pa viņu runāt kā pa nākotnes zvaigzni. Patiesībā jau viņš tikai sev var parādīt, tāpēc, ka viņam blakus tie spēlētāji, kas jau kaut kas ir. Un tad paralēli PSRS junioru izlase, kur, man liekas, mēs varētu to vērtēt kā komandu varbūt iespējams pasaulē ar vislielāko konkurenci uz vienu vietu. Pēc tam jau pieaugušo izlasē jau nav tik daudz basketbolistu, kā ir junioru vecumā, vai ne? Un tur jau katrs grib tikt, un kā tur ir? Viens otram dod piespēles, nedod tajā brīdī? Tur ļoti interesanti ir, ka tur sabrauc spēlētāji, kurus tur ir dažas no viņiem
tur pirms tam nebija redzējis. Jo viņi sameklē visas, ne visas, bet pat visām tā laika sameklē pat tām padomju republikām tos, kas ir tur virs 20, virs 215, un tur sabrauc tādu torņu. Viņi tur tai brīvi, viņi tur savu to republiku izlasēs īsti līdz nebija nemaz parādījušies. Un tad, teiksim, pirmajā nometnē mums atbrauc Maskavā kā 30 cilvēki. Protams, skaidrs, ka sākās riktīgi gaļas mašīna. Sākās riktīgs gaļas, teiksim, nākošajā nometnē, no tās nometnes, nezinu, tur acījā 15 acījā, tur pieliek citus 15 klāt atkal. Tur, tādā veidā, kamēr tas neapšaubām. Jo tā, kā tu teici, jo tai brīdī tie vēl lielākā daļa tiem lielajiem basketbolam, viņi vēl ir nezināmi cilvēki. Skaidrs, tur jaunatnē, viņi tur zina lielāko daļu, viņi tur tie, kas tur spēlē. Bet tai lielajā basketbolā vēl nē. Un tad, un caur to ejot, tad tā kā, caur tai gaisa mašīnai beigās paliek 12, kas tur arī. Bet tur ir draugi, tur nav. Nē, tu zini, kā ir. Jo smagāk tu strādā, jo lielākām grūtībām tu ej cauri, jo vairāk, jo man vēl šodien ir ar tiem daudziem, man vēl šodien ir labs kontakts, jo tev ir grūtāk, jo tu lielākām lietām, lielākām smagākām lietām izej cauri, lielākai tas atbildības nast visu laiku, jo tas kolektīvs izveidojās, tā grupa izveidojās tāda, kad viņi riktīgi kļūst par draugiem. Un plus jau neaizmirst, ka tas ir tomēr komandas sporta veids. Un tas vēl, ko tev taisa PSRS junior izlasēs, vispār tai PSRS, tai mašinērijā, tai sportā mācīja to kolektīvu atbildību. Ja tu esi sūdīgs, ja tu teiksim, esi kļūdies tur aizsardzībā vai uzbrukumā, tad mēs visi komandu par to atbildam. Un tas viss tā kā tika arī caur visu sadzīvu un visu, un ka tā komanda tās notrādi saliedējās, un tur viens pa otru gāja un sitās un cēlās. Jo saka, beigās jau tev jāuzvar. Beigās jau tas ir tur tā, ka tu nevar būt tā, ka tev nedos piespēli vai tā. Tā, ka iemācīja visiem pārkāpt tam savam ego pāri. Bet tas varbūt ir tam kodolam, kur bija kuri saprata, mūsu darbs ir tagad iet un uzvarēt spēles. Kaut kādi visi jau nevarēja būt pārliecināti, ka viņi būs sastāvā. Tas, kurš ir pārliecināts, ka man nesāp galva par to, vai es būšu sastāvā, man sāp galva par to, kā tagad aiziet un uzvarēt šo spēli, jo mēs nedrīkstam viņus zaudēt. Ja? Tas nenozīmē, ka, ja tu zaudēsi, tagad tu izkritīs no tā sastāvā, tev vienkārši mazgās galvu. Arī iespēja bija, liela iespēja arī bija izkrist. Liela iespēja bija arī izkrist. Būt basketbola komandā, tas nozīmē, tās lomas jau ir dažādas basketbola komandā. Ir viena, kas met grozā, ir viena, kas labāk aizsargājās, un ir tie, kas arī uz soliņa. Arī tās lomas ir svarīgas. Un ja tu tur sēdies uz soliņa neapmierināts, kāpēc man nelaiž laukumā, tur sāks tur vaikstīt to ģīmi, skaidrs, ka tas nevienam arī nepatīk. Arī ja tu pat tādu lomu neesi gatavs pildīt šajā brīdī, jo tas pasniegts tāds, ka tas tā kā es jau teicu, ka tas ir liels gods tur būt un milzīga atbildība tur būt. Un ja tu neesi gatavs pieņemt jebkādu lomu tur, tad tev te nav arī vietas. Tad ej un vaiksti savu ģīmi tur, kur tu no Uzbekijas vai no Kazahijas vai no Igaunijas. Tu atceries kādas tādas lielās jauniešu uzvaras, kas palikušas atmiņā? Mēs bijām Eiropas junioru čempionātā, mēs bijām otrie. Man izdevās iekļūt, tas bija kas bija U18. čempionāts. Man izdevās iekļūt simboliskajā izlasē, bet mēs, un arī, iedomājies, mūsu vienaudži, ka mēs zaudējām, bija Dienvidslāva, kur bija Dīvats, Rāģa, Kukačs, Džordževičs, es nemaz nerunāju tur par tādiem kā Savičs, Alibegovičs, kas tur, arī bija pēc tam super zvaigznes Eiropā, bet kas, ko varbūt visus tos vārdus nezinu. Tā, mums bija tā paudze pretī Dienvidslāvu, un es atceros toreiz, ka mēs zaudējām viņiem finālā. Man kā vajadzēja būt priecīga, man tur iekļaus simboliskā pieciniekā arī, braucot mājās, bet reāli mēs braucām mājās kā zaudētāji. Iedomājies šodien braukt mājās, teiksim, ar Latvijas junioru izlasi no U20 čempionāta vai U18 ar sudraba medaļu kā zaudētāju. Tas nav. Tāpēc tas ir tas stāsts. Saprot, kur tu gribi. Zini, kā ir tā basketbola piramīda. Kurā vietā tu gribi būt te basketbolā? Ja mēs runājam par to piramīdu kopējo. Te ir augšā, tur es nezinu, te ir Lebrons, te pat kaut kur Porziņas, te vēl, un tur apakšā ir tās izlases. Tur tie ir. Ja tu gribi pavirzīties kaut cik, tur neizsaka tas sev, ka tu esi iekļūs Latvijas U kaut kādā izlasē, tu esi tur pašā apakšiņā tikai kaut ko tur sāc, kaut ko tur. Un ja tu domā, ka tu gribi tai piramīdā kaut kādā stāvā beigās nokļūt, tad jau tu nedomā par to, ka es gribu būt labāks par savu draugu sportskolā. Tev jādomā, ka tu gribi būt labāks par to čalu Spānijā.
vai pat to čalu, kas tiem, kas tur tais koledžās laužās iekšā. Nu, tāds tajā, un tas bija tas, kas mums tika tajā laikā tur tā kā, kompostrēts tais smadzenēs. Vēlreiz es nesaku, ka tas tur pareizi vai nepareizi vai kā, bet tas vienkārši tā bija, un es domāju, ka tā laika sportistiem, teiksim, tiem saucamajiem padomju sportistiem, tas palīdzēja, tas tie, kas varēja tam visam iziet cauri, kas bija mentāli pietiekoši spēcīgi, varēja to mentāli visu izturēt, varēja to fiziski izturēt, Man aprunājoties ar, arī es gribētu teikt, gan leģendāriem spēlētājiem šeit pirms tās intervijas, viņi saka, Guņš, bet viņam arī tā fizuha, kas viņam bija. Kādam varbūt viņi saka, tev tagad liekas, ka viņš tur metiens, ja? Bet tā fiziskā sagatavotība, kas viņam bija tajā brīdī Latvijai, tas ir kaut kas arī wow. Caur tā padomju izlase arī bija tas, kas iedeva kaut kādu vēl grūdienu un savādāku trenēšanos, un kurā brīdī tu aizgāji priekšā fiziski tā? Tas arī bija tie 16, 17, 18, 19 gadi, kad tas vienlaicīgi viss sākās, jo ja man likās, ka mums ir liels slodzes skolnieku izlasē, kas arī bija tajā laikā diezgan liels, ko treneris Rimbinieks, treneris Brigmans mums tā kā, ko mums lika, un mums bija tas garš, tas gatavošanās posms, jo mēs gatavojamies Vissavienības skolnieku Spartakiādē. Un mēs zinājām, ka viņi būs tur un tajā gadā, un mums bija kaut kādas 3 vai 4 gadus kopā tas gatavošanās notika. Un mums likās, ka tur mums ir liels slodzes. Tad nonākot tur tajā PSRS junior izlasē, tas, plus es tā teikt, vēlreiz es tev atkārtoju, ka man arī strādājot, atgriežoties Latvijā, es jau neatbraucu no turienes un te Latvijā, tā teikt, neko nedarīju. Tāpat es gāju, jo es gribēju, lai tas viss tie mani fiziskie parametri viss ir atbilstoši, lai pēc tam nākošajā sasaukumā būs tā PSRS junior izlase, tas var būt atbilstoši. Tam līmenim es centos to fórumu, tā teikt, uzturēt, kļūt vēl stiprāks, kļūt vēl ātrāks, vēl augstāk lekt. Un es piekrītu, ka kaut kādā brīdī tu jūti, ka tu reāli sāc dominēt fiziski starp saviem vienaudžiem. Bet vēlreiz atkārtoju, tu nevari cerēt, ka tas notiks pats no sevis. Tā kā šodien es arī jaunatnē šur tur dzirdu, ka viņš ir vēlais, viņam viss nāks vēlāk, tas ir uz to ir jāgaida, tam tagad nevajadzētu slodzes un tādas. Paklausies, neviens negaida sportā. Sportā ir jāsaprot, ka ja tu tai savā vilcienā, tai savā vagonā neiekāps, jau tai nākšā vagonā, tur jau būs nākošie, tur jau tev būs tie, kas jau jaunāk par tevīm šobrīd ir. Tur noteikti kāds būs, kas gribēs par tevīm vairāk trenēties. Noteikti kāds būs vēl atlētiskāks par tevīm. Noteikti tāpēc savā tā prasme tai sportā, tās sāles ir noturēties tai savā vilcienā un būt tai vilcienā, tai savā vagonā, tur kaut kur priekšējos sēdekļos. Nevis tā, kā būt uz robežas, ka tu krīt no tā savu vagonu ārā, un tad tu arī, protams, ka tad nākšu ar tev tas jautājums, vai tu paspēsi ielikt vai ne. Tā tas viss ir. Es tev piekrītu, ka kaut kādā brīdī man tas, kad tu paliec jau fiziski spēcīgs, tad tev arī viss sāk palikt, un plus tev tās tehniskās lietas, viss tev sāk palikt viegli, un tu sāc to spēli riktīgi izbaudīt. Jā, tas laikam kā ģitāru spēlējot tajā brīdī, ka tu vairs nedomā, kur tev tie pirksti jāliek, bet tu viņus vari uzlikt bez tādas piepūles, tad tu vari arī sākt spēlēt mūziku tiešām. Protams, tu klausies metāliku, tev liekas, ka bet iedomājies, kāda viņi ir darba visā tajā ielikuši. Plus vēl, teiksim, tāpat arī tajā lielajā sportā. Kaut kas jau, kaut kāds talants jau tev kaut kādām tev dotībām tev jābūt ir, jo tie talanti jau arī ir. Tie talanti jau ir tā, kā tev tur var būt darba talants, tev tur var būt patiesībā sāksim otrādi. Domāt, ka tu esi labs metējs, tev ir laba piespēle, ka tie ir svarīgākie talanti. Tie nevienmēr svarīgākie talanti basketbolā. Svarīgs ir tas darba talants, tā darba ētika, kāda tev ir. Ja, kāds tu esi, kā tu spēj to savu ego pakļaut komandas interesēm. Tās tie mazie, kas liekas tik mazāk svarīgie talantiņi vai tās spējas, tie bieži vien ir vēl svarīgāk nekā tās tieši tās basketbola prasmes. Un tāpēc tā kā pat, ko mēs teicām, ka tu teici, ja, ka tu skaties, klausies foršu mūzikas, foršu spēlē, vai tu skaties teātri, tu jau nesaproti to, skatoties tev liekas, baigi, zini, ka viss baigi, bet tu jau iedomājies, kāds tur darbs apakšā ir. Un tad, kad tu tas ieguldītais darbs, tad pēc tam, protams, viss izskatās viegli un skaisti. Ja paskarās pēc kaut kādiem, kritērijiem vai normatīviem, tad jūs bijāt, ātrāk, spēcīgāk, augstāk lecāt kā tagad 17, 18 gadīgie? Domāju, ka nē. Es domāju, ka bijām,
ka labākie bija apmēram tajā pašā līmenī kā tagad labākie, bet tajā laikā nebija tā spēles intensitāte. Šobrīd tā spēles intensitāte ir daudz augstāka, un tas ir tas varbūt, kas arī to traumatismu rāda spēlētājiem vairāk šobrīd. Bet vēl jau vairāk, jo ir lielāka spēles intensitāte, jo tev jābūt labākam fiziski sagatavotam. Un tāpēc arī mēs šobrīd strādājot tajā jaunatnes sistēmā, kurā es esmu iesaistījies kopā ar Māru Bružiku, mēs un Guntaru Jonānu. Mēs tur strādājot ar 17-gadīgiem čaļiem, arī tā doma ir tāda, ka, kas ir, kā teiksim, tā doma ir iedot tiem čaļiem, iedot viņiem to iespēju pareizi viņus ievest no jaunatnes basketbola vīriešu basketbola. Kas vajadzīgs? Pirmkārt, fiziski jātīstās, kad jānobriest un jākļūst ātrākiem, stiprākiem. Un otrs, protams, viss tehnikas elementi, basketbola izpratne, viss tas ir jāpaceļ tajā līmenī, kādas prasības viņus sagaida, tā kā viņi būs tie nākošo soli spērs. Un mums ir bijuši par to fizisko savietojību diezgan daudz. Mēs esam diskutējuši ar Māru Bružiku kopā un kādā veidā un kā to trenēt. Un viena lieta ir, ka tu strādā pie tādām lietām, kas tev, lai tev traumas nebūtu un lai tur kaut kādā veidā tu nostiprinātu saites un tādas lietas. Un otra lieta ir strādāt, lai tev būtu attīstība, lai tu tiešām kļūtu ātrāks, lai tev muskuļmasa palielinātos, lai tu kļūtu spēcīgāks, lai tu sāktu augstāk lekt. Un tad mēs tā arī ar Bružiku mums bija saruna. Es teicu, Māri, tev ir visas rokas brīvas, bet man vajag, lai viņi tur šobrīd tas ir tā kā projektam 1. gads. Es gribu redzēt, ka viņi gada laikā reāli pieliek fiziskajās īpašībās. Un tā mēs arī, skaidrs, ka kaut kas viņiem tur varbūt sāk sāpēt vai kaut kas viņiem tur, bet tas ir tā, kā es tev teicu. Ja tu gribi nonākt sportā kaut kādā līmenī, tev jāiet pāri, jāizlec no tās, jāiet ārā no tās komforta zonas, jāiet tas, kas tev vairs nav tik viegli, varbūt, kas tev nav bijis līdz šim tā kā pierasts. Un jāsāk darīt tādas lietas. Kā spēlētājiem, kā tev liekas, vēl atgriežoties mazliet pie basketbola, par to, kā tas baskets ir mainījies pēdējā laikā? Un es nesen redzēju tādu grafiku, kur kas skaidās vispār labs metiens un kādi metieni arī tiek mesti NBA. Un faktiski viņš ir sarkans viss ap 3-punktu metienu līniju un soda laukumā. Un metiens ārpus soda laukuma, kas nav 3-punktu metiens, skaidās slikta izvēle, jo par viņu tu var dabūt tikai 2 punktus un ir gana liela iespēja, ka viņš nebūs precīzs. Tāds šodien tas basketbols arī ir. Viņš arī atšķirās ar to, kāds bija tad, kad es tur biju un kad spēlēja vēl tā paudze, Michael Jordan paudze, kad tā spēle bija daudz fiziskāka un tam 3-punktu metienam, teiksim, tik liels akcents uz viņu likts netika, bet kad tomēr vienmēr visi treneri uzskatīja, ka svarīgi ir bumbu dabūt soda laukumā, pēc iespējas tuvāk grozam un ka to metienu realizācija būs labāka nekā no ārpuses, bet šobrīd jau tu redz, ka visas komandas spēlē patiesībā ar vienu nopietnu centra spēlētāju, kas arī nevienmēr ir tīrais centra spēlētājs, bet bieži arī met 3-punktu metienus, un tas uzskats ir tāds, ka vai viegli 2 punktu vai brīvs 3-punktu metiens. Jo teiksim, 2-punktu metiens ar pretestību no pustālās distances. Sliktākais variants. Tas ir sliktākais variants. Pirmkārt, tu dabūni tikai 2 punktus par to. Otrkārt, tas nav pārāk augsta procenta metiens, jo tas ir tas, ko mēs kā treneri mācām spēlētājiem, kad mēs negribam, lai mums iemet lejap, mēs negribam, lai mums izmet brīvu 3-punktu metienu. Mēs gribam, lai mūsu spēlētāji met pēc dribla metienu ar pretestību palicienā no tā kā pustālo metienu. Tas ir tas metiens, kas tev apmierina kā trenerim aizsardzībā. To tu gribi piespiest komandu darīt. Iemetīs. Cik ilgi tu tāds iemetīs? Pirmkārt, tu metīs uz zemu procentu, un otrkārt, tu tikai dabūs 2 punktus. Tā kā vai brīvs lejaps, vai brīvs 3-punktu metiens. Tāds šodien basketbols ir. Es atceros vēl savā, teiksim, tas basketbols, ko es skatījos, kā spēlē Boston Celtics, kā tur Roberts Parrish ar Kevin McHale stāv uz ūsiņām, ja tu zini, ko nozīmē ūsiņas vienā pusē.
un Larijs Birds viņiem tā kā skrien apkārt un ap ūsiņu un mēģina saņemt bumbu 3 sodu laukumā. Tas nozīmē, ka tur jau ir 2 manējie spēlētāji. Tā kā 2 manas komandas spēlētāji nosacīja. Tur ir Larijs Birds un vēl 3 aizsargi. Tas nozīmē 6 spēlētāji sodu laukumā, un tad viņi no turienes mēģina uzbrukt, un tad visi iet uz to cīnīties par to bumbu. Tur riktīgs slaktiņš notiek zem tā groza. Bet tieši tas, kā tu ilustrē, ir tā sajūta, cik ļoti fiziski tā spēle bija. Tāds rītīgs, tāds, nevis skaistais tik ļoti basketbols. Jā. Viņu var arī skaisti spēlēt, bet pirmkārt fiziski. Jā. Tāpēc viņi arī skatītājiem arī vairāk patīk. Es domāju, nevēl skatītājiem patīk amerikāņu futbols pirmā vietā. Jo tā ir skatītāji iet, viņi grib redzēt to fizisko vīriešu spēli, viņi grib redzēt. Un tajā laikā, atceries, ka tad, kad es biju NBA tajos gados, principā tu tev drīkstēji būt saucamais body checks ar izstieptu roku. Tas nozīmē, ka tu varēji spēlētāji nobremzēt ar izstieptu roku. Tagad tu drīkst tā kā uz ūsiņas ar saliektu roku spēlētāji tā kā bremzēt. Grūst tu nedrīkst bremzēt. Tā laikā drīkstēji ar izstieptu roku. Tad tu iedomājies, cik labs Maikls Jordans. Ka viņš pret tādu aizsardzību met 40 punktu spēlēt, iedomājies, cik viņš tagad mēst, ka tu vispār nedrīkst piedurties spēlētājiem. Kad viss ir, tad tā kā tas līmenis, kāds viņam bija, kad tu pa viņu domā. Maikls Jordans vai LeBrons James? Maikls Jordans. Tāpēc varbūt tas ir tā paudze, kur es skatījos un no kuriem es mācījos un kā tas un man viņš jebkurā gadījumā. Tad tu pievienojies tam, kur viņam prasa, ja tagad, tas man liekas bija pret Golden State toreiz to komandu, kas arī rekordu uzstādīja. Viņi saka, ja jūs tagad spēlētu pret viņiem, tā jūsu rekordu komanda pret šitiem visiem. Viņš saka, mēs vinnētu, bet tur varbūt pat 2-3 punkti. Viņš saka, jā, nopietni tā. Viņš saka, bet mums visiem jau ap 60. Nē, tā nav. Tā nav. Nevar, es esmu pretnieks tai dzīvošanai kaut kādā pagātnē vai salīdzināt laiks. Tad bija tāds laiks, tagad ir tāds laiks, tad bija tāds basketbols, tad ir tāds basketbols. Un bija zvaigznes tad, un ir zvaigznes tagad, un kuras ir zvaigznes lielākas vai labākas tās, vai tas īsti nav tā kā salīdzināms. Nav tā kā to tā īsti salīdzināt. Ne. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Tad mēs nonākam PSRS tajā brīdī, kad tu brauc pirmajā izbraukumā ar viņiem. Pirmais izbraukums arī nemaz ne kaut kur tepat blakus, vai ne? Brauciens bija uz Austrāliju. Bija paredzēts 5 vai 6, tagad, man liekas, ka 6 draudzības spēles. 4 Austrālijā ar Austrālijas izlasi un 2 Jaunzēlandē. Tā kā tas bija arī, kad nonākt Jaunzēlandē tālākais punkts no Latvijas, kas šobrīd skaitās laikam. Ja, ka tas arī bija kā ceļojums bija interesants. Bet tas interesantums visā šajā braucienā bija tas, ka tā bija pirmā sadarbība PSRS basketbolistiem ar NBA. Pirms tam, man liekas, ziemā viņi bija spēlējuši ar Milwaukee Bucks. Pirmais mačs, ka PSRS izlases spēlē ar Milwaukee Bucks, kad bija smags zaudējums. Un pēc tam nākošajā vasarā NBA tieši Atlanta Hawks panāca pretī vai paši piedāvāja un organizēja tādu pasākumu, ka uzaicināja 6 PSRS izlases basketbolistus uz koptreniņiem ar Atlanta Hawks spēlētājiem un kopā spēlēja Summerlīgā vasarā, kur bija 6 NBA spēlētāji un 6 PSRS izlases spēlētāji, kuru sastāvā tur bija Marčuļons, Soks, Volkovs, Ķihaņenko, man liekas, Goborovs un Žukaņenko. Ja kādam tie uzvārdi kaut ko izsaka, daži varbūt vairs ne. Pusi, jā, kaut kur apmēram izsaka. Jā, un viņi tā kā, un Atlanta Hawks, Dominiks Vilkins, Kevins Villijs, Anthony Kārs, Pats Webs, lielais mazais dankotājs, tur Jones Battles, es neatceros, kas vēl tur bija. Arī Dogs Rivers, tas, kas ir pazīstams treneris šobrīd, visiem skaidri. Jā, tāds bija tas Atlantas sešnieks to brīdi. Piedod, tas nozīmē, ka viņi tajā brīdī ir mazliet savādāk tajā Summer League, ka nav tā, ka spēlē tikai tur sākot no kaut kāda 9., 10., 11. spēlētāju un jaunajiem. Citām komandām bija, bet pat tajā turnīros piedalījās arī šis projekts. Un tad bija tā, ka viņi pat taisno no tā
šī NBA projekta piebrauc klāt uz tā Austrāliju, un mēs no Maskavas tā kā citi 6 spēlētājs. Atceros, man liekas, tad mums tur bija Homičs, Bitkačenko, Tarakānos. Neatceros, kas vēl tur bija. Tāds tas. Un tā mēs spēlējam tas. Bet tas tieši interesants visā šajā, tieši tas, ka tas bija pirmā tā pieredze ar tiem NBA spēlētājiem, kas sāk vērties tās durvis vaļā un tā sadarbība. Ja, kad, un arī interesi. Un treneris bija Maiks Fratello tajā laikā. Tā kā Atlantai. Un tas bija tas brīdis, ka arī NBA saprata, ka varbūt kādreiz būs tā iespēja, tas bija 87. gads, ka varbūt būs tā iespēja kādreiz rekrutēt arī spēlētājs no Padomju Savienības. Un pēc tam īstenībā arī Atlanta Hawks uzlika aci uz Volko, kur viņš arī pēc tam nonāca. Ja, un Marčuļons pēc tam, un pa Marčuļonu tur tajā brīdī, principā visi jau sāka interesēties, bet visvairāk tieši Golden State Warriors un Donnie Nelsons, jau Dan Nelsons, slavenā trenera dēls Donnie Nelsons, kas pēc tam, man liekas, Dallasā arī bija GMs. Ja, principā visos PSRS izlases braucienos vienmēr jau brauca līdzi, jau pavadīja Marčuļons, sēdēja gandrīz viņam, tā ka jau dzīvoja blakus viņam un sapņoja, kā viņu jau aizvest uz Golden State. Tā kā, ar to bija šis pirmais brauciens. Mans pirmais brauciens, viņš arī bija tā kā interesants tajā Tas nozīmē, ka caur šo tad labi padomju spēlētāji uzlieks uz NBA kartes arī, jo es pieļauju, ka tu baigi daudz taču nezināji NBA spēlētājus. Kā tu viņus varētu zināt, redzēt, ja kaut kādas Protams, ne. Filmas, bet ierakstītas spēles vai tādā laikā varēja vispār ko tādu pirātiski redzēt un dabūt? Bija, tad tajā laikā parādījās videomagnetofoni, kaut kādas kasetes sāka. Kaut kādās kasetēs mēs sākām kaut kādas spēles, kaut kādi ieraksti sāka parādīties no Amerikas kaut ko, bet tā, ka sekot līdz līgai un būt informētam, kas tur notiek, protams, ne. Principā arī līdz 92. gadam, kad es braucu pats uz turieni, arī man tā informācija tur nebija pārāk daudz, kas tur notiek. Un tā kā, jā, tas bija tikai tas pats sākumiņš. Bet tad, kad tu ieraugi kaut vai tais kasetēs, tur spēlē tāto basīt. Tas tomēr, kaut vai, es, protams, esmu tikai kaut kāds viens ieraksts un otrs redzējis, bet tomēr liekas, tas bišķi atšķirās. Tas atšķirās riktīgi. Klausies vēl 92. gadā Olimpiādē, kad bija pirmais Dream Teams, ja, kad mēs tā kā, Olimpiāda, kurā reiz piedalījos. Pirmais Dream Teams, taču visas tur Eiropas komandas sit lupatās. Priekš manīm, principā, arī tas bija. Tāds visīstākais Dream Teams. Varbūt labi, es esmu tās paudzes basketbolists, bet no visiem Dream Teamiem, tas arī bija visiem Dream Teamiem Dream Teams. Tā jāsaka, kur bija visi tur Larrys Birds un Magic Johnsons un Jordans un Pippens un Karls Melons un viss. Jā, teiksim tā, tur pat vairākas paudzes bija kopā. Tā kā tieši tā. Un taču bija tā, ka komandas pirms spēles ar viņiem spēlējot, iesildīšanās vietā gāja fotografēties ar viņiem. Tas viss tas bezdibens, kas tajā brīdī vēl bija starp NBA un starp Eiropu, viņš vēl bija milzīgs. Un tikai daži Eiropas basketbolisti, viņiem pirmkārt NBA bija interesi tikai par dažiem Eiropas basketbolistiem. Ja, kad pirms tam, teiksim, tur 91. 90. gadā, kad pirmajās, tā teikt, bezdelīgas aizlidoja Dražens Petrovičs, Marčuļons, Volkovs, ka tie pirmie, ja, kas bija, labi, tur uz vietas bija, bet viņš bija Amerikā mācījies Detlefs Šrems, tajā laikā bija vācietis, kas tur spēlēja labi. Patiesībā, tu zini, kas ir pirmais Eiropietis NBA? Sāk, es nepateikšu. Gluškovs no Bulgārijas. Jā, es īstenībā tagad tu pateici, tad zināju šādu faktu, kaut sporta viktorīnā viņa esmu dzirdējis, jā. Gluškovs Bulgārs. Un es domāju, ka tā kā starp Eiropiešiem es arī 90, man liekas, ka desmitniekā es esmu, ja tā pastāst, tad desmitniekā varētu būt, ka es esmu. Jā, tas ir tas, ka tas bezdibens un tas tā atšķirības starp tiem basketboliem, starp to Eiropu un starp Bet tu tagad esi bezdibeņu vēl otrā pusē, tajā brīdī, ka tev kas notiek? Kurš tagad pasaka, ka tu arī esi pamanīts? Tas stāsts bija diezgan arī, viņš bija pārsteidzošs, un es domāju, šodienas acīm skatoties diezgan neticams, kā tas viss notika, un tai pašā laikā arī, es varētu arī ar to lepoties, ka tas notika tieši tā, un notika ar manīm, ja, ka tai 92. gadā Olimpiāda bija tā kā augustā, bija tā kā tuvāk rudenim. Jā, tad visu to pavasaru periodu un vasaras periodu notika tā gatavošanās. Un mēs kaut kur aprīlī bijām Amerikā spēlēt ar
zemāka līmeņa profesionālām komandām. Tur bija viena līga, bija tā, kur bija tie zem 1,9 zem tā 6', kā viņi tur tā kā skaitījās. Bet bija arī vēl tāda profesionāla līga, kur spēlēja visādi augumi, bet viņi bija tā kā šodien varētu būt tā galīgi. Jā, tā kā tā. Un mēs ar tām komandām spēlējām. Mēs labi, kā gatavošanās, viens no gatavošanas posmiem mums bija. Es tur labi spēlēju, tiešām labi spēlēju. Un vienā dienā man viens tur krieviski runājošs, tā kā Amerikā dzīvojošs basketbola cilvēks, ko es pazinu. Ko nevarētu teikt, ka viņu pazinu, bet zināju viņu jau viņš no Ukrainas bija. Zvanam man saka, Gundar, tā un tā, tevim interesi NBA komandām. Es apmēram viņam saku, ko tu te mūdi tagad, kādu pindu, ko tu zini. Vēl trakāk, mēs tur braucam visiem, mēs tur visādi tie emigrācijas, gan latvieši, gan krievi, gan visi nāk tur klāt, viņiem ir interesi ar mums tur kontaktēties un tā. Viņš saka, tiešām ir, vai varam mēs tikties? Man te ir viena aģentūra, kas grib ar tevi aprunāties. Un tā arī bija. Viņš atbrauc viesnīcu pēc kaut kādas spēles. Viņš saka, te ir aģentūra, kur ir tā kā sazinājušies. Timberwolves tev ir mieri parakstīt. Tā kā uzreiz parakstīt. Tas nav tā, ka ne trājauts. Kā vēlāk tas... kad es satikos un Minnesotā jau, kad tas tajā laikā bija general managers, bija Džeks Maklovskis, kas bija pirms tam. Tā kā Bad Boys uztaisīs to komandu Detroit Pistons, tas bija viņa tā teikt veidojums. Un Minnesota kā jauna organizācija tajā brīdī, kad es tur parakstīju, man liekas, viņiem bija 2 vai 3 gadi. Viņi tā kā meklē veidus, kā virzīties uz augšu. Viņi bija tā kā Džeks Maklovskis, kuru parakstījuši, un viņš bija general managers tā kā Minnesotā. Kā viņš man vēlāk pēc tam, kad mēs satikāmies tur Amerikā, viņš teica, ka skatījies tās spēles, un arī galīgi, es saprotu, ka galīgi random vienkārši redzējis tādu spēli un ieraudzījis mūsu spēli. Un tā kā ieraudzījis mani spēlēt, viņš pateica, I need this guy. Tā kā man vajag šito čalīt. Un tā arī viss. Viņi atrada kaut kādu caur kaut kādiem, krieviski runājošiem. Ukraiņiem. Tur basketbola cilvēkiem atrada to aģentūru, lai uz maniem, jo mums jau tajā laikā nebija nekāda aģenta, nekas. Mums bija viss notika, tu gribēji mainīt klubu, vai tajā laikā neviens īsts klubs nemainīja Padomu Savienībām. Bet viss tās sarunas arī savā klubā, tur notika treneri. Man lūdzu, es gribētu dzīvokli, lai man ieliek rindā uz dzīvokli, uz mašīnu, un tu visu runā ar treneri. Es gribu, lai man pieliek 20 rubļu algai klāt, tu visu runā ar treneri. Tā kā mēs tādas aģentus, mums vispār starpnieks, mēs vispār nezinājām, kas tie tādi ir. Vai menedžeri? Jā, sauc viņus kā grib, jā. Un tad tur tā. Un viss, un tā bija kaut kāda. Tai brauciens bija kāds 20 dienu brauciens, daudz spēles, nogurums jau. Un man viss tas tā liekas tā neticam, ka tas tā varētu notikt. Es saku, ļauj man aizlidot uz mājām, piezvan man pēc. Ļauj man aizlidot uz mājām, padomāt un pēc tam tā kā. Jo viņi teica tā, ok, jūs rīt lidojat uz Maskavu, vai tur pēc 2 dienām. Tā vēl lido uz Minnesotu, parakstīt līgumu, pēc tam lidos. Es tur jau arī tajā laikā, tu jau tā nevarēji arī pēkšņi nolikt no komandas un ielikt citā lidmašīnā, un tagad tu lidos uz Minnesotu parakstīt līgumu. Tur tā komandā tomēr vēl tā kā. Bet tev arī kaut kāda neticība, bailes arī no tā, ka ko es tajā līmenī tur darīšu? Pagausies, mana angļu valoda tajā brīdī vēl arī. Nav viņi, praktiski, teiksim tā skolā, es domāju, ka es kaut ko māku, tur es sapratu, ka īsti viņi nav. Tās arī. Ka mācīja tā, lai tu nevarētu sarunāties. Man vajadzēja tā, vismaz kaut kādas iedodiet man 48 stundas nedēļu, tā viss tā savā prātā to salikt. Un pēc tam, protams, ka tu skaidrs, ka tu esi tur, tas tikai bija tas, ko tu teici. Skaidrs savā prātā, es jau izlēmu. Skaidrs, ka es tur braukšu, noteikti es tur braukšu. Un tas bija interesanti. Un pēc tam, tai brīdī bija arī tas otrs variants. Viņi teica, Minnesota ir ar tevi gatavi parakstīt. New York Knicks tev gribētu redzēt savā vasaras nometnē. Tā kā vasaras līgas nometnē. Tā es aizlidoju mājās. Tik tiešām tā arī bija. Viņi tā kā šito konferences call, tajā laikā tas bija varēja. Viņš saucās konferences calls. Mums arī tas bija neparasti, kad tu mājās pacēli telefonu, tur no 2 citiem telefoniem tev zvana. Un pacēli telefonu ne jau mobīlo, bet parasti telefonu, ka tev zvana. Ripenieki. Jā, tā. Un tad viņi pat bija man, kad Amerikā bija saruna, viņam man kaut kādā nosauc jau konkrēts skaitļus. Tad viņi bija nedaudz arī pat ciparus pacēluši, baidoties, ka es aizlidu uz mājām var pārdomāt un tā kā tos. Labi, un tajā laikā tie cipari ir arī kaut kas sagriež galvu? Priekš tā laika tas bija, tas jau man bija pirmais līgums.
Pirms tam jau kāda te cipari tev VFA spēlēt. Tev visi cipari bija PSRS izlasē, tu nodarbojies ar visādām blakus puses legālām un nelegālām. Tu tā teikt ar komerciju nodarbojies paralēli. Tas jau tev bija galvenais tā teikt, ar ko tu sev to lielo labklājību varēja tajā laikā nodrošināt sportā. Tas bija pirmais oficiālais tā kā līgums. Protams, ka viņš bija, lai arī kāds viņš bija, jā. Tas jau noteikti ir arī kaut kur publiski atrodams, kā visas NBA algas. Cik tad kāds bija sākums? Atradīs publiski un tad arī uzzinās tagad, es neko neteikšu. Bet godīgi sakot, tas jau tā nebija pirmā man NBA pieredze. Gadu iepriekš mēs ar Sergeju Bazareviču bijām Houston Rockets Summer League. Tie bija pirmie, jo kādreiz bija tā praksa, ka PSRS izlase braukāja vienreiz vai divreiz gadā brauc uz Ameriku spēlēt ar labākajām koledžām. Protams, kad tās koledžas spēles, visi jau tur nāk un skatās un skauti un viss. Un tad mums bija uzaicinājums 91. gadā, mums bija uzaicinājums atbraukt uz Houston Rockets Summer League. Tā kā pie Houston Rockets mēs tur. Un tad jau bija tas pirmais sapnis, ka tu jau domāji, es tur būšu ar Akīmu kopā, varbūt spēlēšu ar Alaižu, un tur varbūt tāds bija. Bet tur vienkārši arī mēs atbraucām ap divu padomi sportistiņu. Tā kā, visi forši trenējamies. Kaut kādā brīdī mums tā arī tā gribās iet tam trenerim uzprasīt, kāda tā mūsu situācija te ir. Un mēs tur tā kā aizgājām, prasījām trenerim, viņš saka, kas jums ir aģenti? Mums nav aģenti, kas tie ir tādi. Tas viss, kad īsti tā taisno runāšana jau nekāda, mēs tā kā pieraduši. Kad mums kāds ir nāks teikt, vai mēs te patīkam vai nepatīkam, vai mums ir. Tad mēs tur tā kā arī notrenējāmies nedēļu, nospēlējām to, es neatceros, cik tur 5-6 spēles tajā Summer League un aizbraucām mājās. Bet tā bija tā pirmā pieredze, kad ar to NBA un tā NBA basketbolā un saprast apmēram, kas un kā notiek. Un pa lielam tu pat nesaproti, ka pat ne trenerim, bet ģenerālmenedžerim vairāk būtu jāprasa. Tieši tā, iedomājies, mēs neko. Viņš vispār, ko viņi nāk pie manis te prasa? Neviens vēl tajā brīdī nebrauc uz ārzemēm, spēlēt ārzemēm klubos. Tas viss bija tik tās blakus lietas, bija tik neparasts un tā pieredze bija tāda. Bet, kā jau es teicu, tas viss notika tā. Tā kā šodien, ar šodienas acis skatoties, tā neiedomājam, ka tā var notikt un nonākt NBA tieši tādā veidā. Bet pabeidzam to telefonu sarunu. Tātad tu esi šeit, viņi zvana, saka, kur vēl labāks cipars. Jā, tu esi jau atfaksē kaut kādā veidā, atfaksē līgums un tā parakst līgums un tev jābūt tur, tev jābūt 2. septembrī treniņu nometnē. Priekšā vēl viss tas ir aprīlis. Tas ir aprīlis. Priekšā viss tev vasara, vēl viss tā kā olimpiāda un viss tā kā tas viss vēl tā kā priekšā. Signing bonus nekāds nav, viņi neatskaita viņš ir, bet viņš ir ierodoties pārbaudot. Tev pārbauda uztais medicīnisko apspriest, tad tev ir. Protams, tas jau visās komandās arī šodien tā ir, ka tas jau signing bonus, protams. Bet tu apmēram vēl tai laikā vēl, kā saka, vēl dzīvo tikai domājot, ko tad tu varēsi nopirkt, vēl nekas reāli nenotiek. Un viņi pat arī nav pateikuši, ko tad viņi no tevis grib. Īsti nē. Jā. Kā tev esi parakstīts, ka tu esi parakstīts, tas jau, un tā kā man bija tā kā 2 gadu garantēts līgums, tas tā kā tev paraksts, tas ir skaidrs, ka tas tev nav tā kā pārbaudas laika līgums. Tā kā skaidrs, ka mēs tā kā es savā prātā domāju, ka tas 2 gadu es tur būšu. Un, protams, jau tās ambīcijas tev jau pašam ir, un man arī, protams, viņas bija, uzskatot sev par, Eiropā, tu spēlē pieciniekā vienā no labākajām izlasēm, tu jau sev arī uzskat pa vienu no Eiropas, tā teikt, varbūt pašu, ne tur, teiksim, top 5, bet, tajā top 30 spēlētāju sarakstā tu esi, tā kā. Bet, atceroties to pašu Dream Team un kā Jordans stāstīja, kā viņi gribēja to Kukoču izčakarēt, tur sakot, ka viss te saka, viņš ir gatavs NBA, viņš tagad te brauks un viņš no Eiropas ir gatavs NBA, tūlīt mēs parādīsim viņam, kā viņš te kāds Eiropā ir gatavs NBA. Tev bija tā sajūta kaut kur aizbraucot, kad bišķi arī tā paga, Eiropa. Mierīgi. Kad citiem ir dubulta motivācija vēl pret to Eiropieti uzspēlēt, lai tikai jums nesaliekās, ka jūs Eiropā mākat spēlēt basketbolu. Skaidrs, ka tajā laikā viņi tā arī uz mums skatījās. Viņi domāja, ko viņi te Eiropā, kas tas viņiem nebija konkurējuši. Šodien Eiropa, katra komanda, es nezinu kā šobrīd, bet bija tas brīdis, ka katra komanda gribēja sev Eiropieti savā, vismaz kaut kādā ārzemnieka, ka tā globalizācija notika un tas Eiropas basketbols jau arī bija pievilcies šobrīd. Tas principā šobrīd Eirolīga man patīk labāk skatīties, un es domāju, tas līmenis varbūt pat ir interesantāks nekā NBA.
Bet tajā laikā jau tā starpība bija liela starp viduvējs NBA spēlētājs un labs Eiropas spēlētājs. Skaidrs, tas viduvējs NBA spēlētājs bija. Viņš bija visādi fiziski, tehniski, visādi. Viņi bija priekšā mums neapšaubām tajā laikā. Un tas, par ko mēs runājam, kad teiksim, skaidrs, ka man tā fiziskā sagatavotība ir viss. Man, kas šeit likās, tā kā tu sāki citiem, viņi likās, ka man šeit viņi bija stingri virs vidējā un tā kā viņi bija augstā līmenī, tad, teiksim, vienīgais no Eiropas Marčļons aizbrauc un varēja tur arī dominēt ar savu fizisko savutību. Man viņi bija tādi, teiksim, neatpaliekoši no viduvējiem amerikāņu basketbolistiem, bet nevairs tā kā dominējoši. Jā, tu vai Tonijs Kukočs neviens neizskatījās tur kā atbrauc un tagad griezīs, vai ne? Un cik interesanti tur, teiksim, tie pirmie eiropieši, kā aizbrauc te mēs uz Dienvidslavas, viņi nevarēja mūs ciest, mēs nevarējām viņus ciest. Tā kā mēs nekad nevarējām iedomāties, ka mēs varētu runāt kādreiz ārpus laukuma vai kaut kādu būt draugu vai kas. Tu aizbrauc NBA, visi tie eiropieši tā kā bračks, mēs tur satiec Petrovičs vai tu satiec, visu tur, tā kā, tu nonākuši tajā amerikāņu. Jā, kaut kas tev, tā kā tas arī tā interesanti bija. Tu tajā vasarā mācījies angļu valodu kaut kur? Es gatavojos olimpiādē. Tā kā tu sāki jūru līdz ceļiem, un tā, ne jau tā kā līdz ceļiem, bet skaidrs, ka vajadzēja to darīt vairāk un vajadzēja to darīt rūpīgāk. Kaut gan aizbraucot tur, klubs man momentāli nodrošināja tā kā skolotāji, bet tas negāja arī tik ātri kā man. Un es domāju, tas arī bija viens no iemesliem, varbūt, kāpēc arī neizdevās nostiprināties. Ka tā valoda tik viegli. Iedomājies, tu aizbrauc. Šodien tev arī, es šodien ar trenerāts skatos. Man iedomājies atbraukt spēlētājs, būt komandā, kurš nesaprot īsti, ko es runāju. Kaut ko, ja tu basketbola terminoloģiju, tu jau agri vai vēl, bet īsti tu neesi iekšā tajā. Nevar paiet laiks. Bet tu arī pats jūti, ka tu nesaproti to, ko no tevis grib gaida vai kas tagad? Īsti varbūt nē, bet kaut kādos brīžos, droši vien, kad... Tu tagad esi nogalinājis spēlētāju sevī. Te viss saka, ka jebkurā intervijā man sportisti, kas ir kļuvuši par treneriem, saka, tas ir grūtākais un vienlaicīgi tas, kas obligāti ir jāizdara. Tā, kad tu kļūsti par treneri, nogalini to spēlētāju. Tas ir pirmais, kas jāizdara tieši tā. Es domāju, ka es sēju to, man tas nebija arī grūti, jo es arī neesmu nekāds tur veterānu spēļu atbalstītājs, tādā ziņā, kad es viņās gribētu piedalīties vai kādreiz es gribēju piedalīties, jo viss, kas man bijis jāizdara laukumā, to viss izdarīs kā spēlētājs. Neko labāku es droši vien vairs izdarīt, nevarētu arī, tāpēc arī, un arī tā, es arī neesmu no tiem, kam patīk iet un stāstīt, ka mēs bijām, un tad bija, tad mēs. Tas man arī tā slimība arī man nav, tā kā es domāju, ka es esmu noteikti viņu jau nogalinājis. Un es vispār neesmu dzīvotājs vēsturē, un man es esmu dzīvotājs šodienā. Spēlēt prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Es iedomājos par tām tavām, pareizāk sakot, grūti iedomāties, kāda bija tev tā sajūta, bet tas brīdis, pirmā spēle pret Bostonas Celtics, kas ir tava oficiālā spēle. Boston tur ir... Boston Gardens vecais vēl. Jā, vēl turklāt. Lai gan es domāju, ka tev jebkura arēna aizbraucot bija kaut kas... Tā nē, jo es biju ļoti daudz, jau es tevi, biju daudz tam koledžu komandām spēlējis, tur jau bija tās lielās arēnas, jo tur tas nebija tā kā pārsteigums. Bet tieši tas vēsturiskais aspekts, ka tieši tur tu sāc. Tā pirmā spēle, pēc tam pret Charles Barkley, pret Phoenix uzspēlēt, un tad jau trešā vai ceturtā spēle, kur ir Michaels Jordans, Scotties Pippens, tie abi tur samet pār pa 30 punktiem. Tu arī tur esi, un to vienīgais latvietis, kurš ir pret Jordanu, kā saka, vienā spēlē ar viņu bijis. Atceries to Jordanu spēli? Tur bija arī man pirmie 2 punkti. Jā. Šie jau tavu nosauktie čalīši jau bija uz solī tajā brīdī. Plus 30, bija tāds, tev 2 minūtes, 2 punkti. Jā, tad man izlaida un man arī... 100% precīzi.
Jā, nu, tur precizitāte man tur bija, tur realizācija bija laba, nu, vispār tajās atvēlētajā laikā man Amerikā. Bet nu, jā, nu, katrā spēlē, nu, paklausies, nu, Bostonā tu, nu, lai arī neskatījāmies mēs regulāri tās spēles, bet nu, tai brīdī jau tu zināji, kas ir Larijs Birds, kas ir Kevins McHales, kas ir Roberts Parrish un kas ir visi tie Bostonas spēlētāji. Nu, Kevins McHales vēl spēlēja tajā sezonā. Nu. Un Minnesota bija draftējusi, un viņš arī bija tajā pirmajā Dream Teamā, bija Kristians Leitners. Uz ko skatījās? Nu, tā kā uz nākotnes Kevin McHale. Tajā brīdī viņi domāja, ka viņš varētu būt tā kā nākotnes Kevins McHales NBA. Un tieši tagad kā spēle, kad Kevins McHale savā pēdējā sezonā un Kristians Leitners savā pirmajā. Nu, viņš jau principā arī šobrīd, es uzskatu, ka Kristians Leitners ir, man liekas, ka visu laiku labākais koledžu basketbolists. Nu, jo ar to Duke viņš viņam tur tie, man liekas, tie pēdējie sekundžu metieni, man liekas, vienreiz vai divreiz ir. Un viņa laikā Duke, man liekas, uzvarēja vienreiz vai divreiz vai trīsreiz uzvarēja. Tā kā viņš jau tā, nu, viņš bija tāds liels celebrity viņš bija. Nu. Un tā es spēlēju, atceros, ka tas McHales, tā kā, nu, ko viņš uztaisīja no tā Kristiana Leitnera, nu tā, ka tas līmenis jau. Un tas, ko tu saki, nu tur jau katrā komandā gandrīz bija kāds, ko tu spēlētājs, pa ko tu biji fanojis un ko tu biji, kas tev likās, kuram tu gribēji līdzināties vai kaut kādas lietas. Nu, tur Detroit Pistons ar Joe Dumars, man es vienmēr skatījos Joe Dumars, nu, ka tas ir vecīts, nu, sēdz tā un viss tas, nu, kā viņš spēlē. Tagad viss tev viņi ir acu priekšā. Bet tie pirmie 2 punkti, man šķiet, ka es esmu redzējis tās Šarlotas epizodes visas, bet to pret Čikāgu tos 2 punktus, kā viņus iemet. Tas tomēr arī... Lejaps izčakarēja to Will Perdue. Atceries, tu bija Will Perdue baltais centrs tāds, tur tāda reverse layup, kā šodien saka, aizgāja un tā kā no otras uzgrozam, tur reverse layup viņi tādi, bet jā, nu žēl īsti. Es arī labprāt kaut kur dabūt visus savus iemestos punktus NBA kaut kāds, bet tajā laikā jau vēl bija video. Tas jau bija tā, ka nezinu, kur viņi jāmeklē tagad un kā tu varētu video kaut kādas sameklēt. Un viņas jau tas tā, ar šodienas acis skatoties, būtu forši. NBA vismaz ir tā līga, kurai vēl viss tā statistika ir pieejama un ko var redzēt. Bet tu tur esi, un kā tev pašam liekas, ka viņi man nedod pietiekami daudz iespējas. Es treniņos varu vairāk izdarīt, nekā man ļauj darīt. Es jau par to esmu runājis, kā teiksim tā, no spēles viedokļa, no visos aspektos es domāju, ka es tur tai līgai varēju būt piederīgs. Ja, bet tas, par ko mēs jau pieskārāmies, ka tā adaptācija tai Amerikā un teiksim, valodas ziņā un visu, un tas viss. Jo es tur biju bijis daudz, bet es nebiju tur dzīvojis. Ja, kad teiksim, tas viss un tā teiksim, komandā, un kad tas basketbols, protams, mēs jau spēlējām, nebija nekādas mums te pārāk lielās taktiskās gudrības, un tur tādas tomēr viņš nedaudz komplicētāks. Bet arī tas, es domāju, arī tā nebija man tur liela problēma. Pat tā, tu saki, jo mēs jau te visu laiku sakam, ka Eiropā mēs spēlējam kombicionāli. Tagad, jā. Tad jau īsti nē. Tad jau viss bija diezgan vienkāršots. Gomeļski jau, tu domā, tur bija PSRS Ilsē bija lielas gudrības, tur bija jāspēlē tur arī uz tādu. Uz talantu. Uz talantu, uz atlasu un tā. Jau nebija jau tā, ka tur vajagās kombinācijas. Tur. Pēc tam, kad sākās tā kā mēs te runājam, kad sākās tā basketbola tā globalizācija un kad bija internets un kad bija arī tas video pieejami, ka tu varēji pasūtīt dažādas video un sākt interesēties, kas notiek koledžās un tā arī tā Eiropa. Kad sāka vest treneris no Amerikas uz Eiropu, daudzās, teiksim, valstīs sāk tur vest treneris un tad tā attīstība sākās. Tad Eiropa atrada to savu pareizo to virzienu un tagad, protams, es uzskatu, ka 100%, ka Eiropa ir, teiksim, varbūt, nevar teikt, ka priekšā taktiski, bet noteikti neatpaliek, Tā kā, jo tas NBA basketbols šobrīd viņš nekas taktiski pārāk tur interesants nav. Eiropa tomēr, skatoties Eirolīgu, tur katra spēle kā pēdējā ir tur. Labi, tev tā sezona, protams, tur ir saraustīta, tad tu tiec tur uz kaut kādu mazāku laiku, tad tu netiec. Un tad nāk tas pavasaris, kur tomēr ir, tas iedod kaut kādu cerības. Tā vismaz skatoties statistikā, ir vairāk minūtes,
nāk arī klāt tie punkti, un tomēr tu vienā spēlē, tu esi, dalot to godu ar citiem, bet rezultātīvākais spēlētājs. Man liekas, tāpat neviens nekļūst par savas komandas rezultātīvāko spēlētāju tādā līgā. Vai tas tad neliekās sev? Tā es to varu izdarīt. Un turklāt, kā tu teici, ar ļoti labu precizitāti uzbrukot visi tie punkti, kas tur ir samest, tu neesi daudz metienus aizmetis garām NBA. Tas, ko es tev teicu, kā tā sajūta bija, kad es tur... es vienmēr esmu teicis tādu lietu. Savā laikā, kad mēs bijām ar to PSRS junioru izlases turnējā pa Ameriku, man un vēl vienam spēlētājam mums piedāvāja palikt Amerikā. Tā kā kādreiz hokejisti, ka tur aizbēga, tur Bogiļņīs un Fjodorovs. Un mums bija tieši tāds pats piedāvājums arī. Tā, ka palieciet, iziesiet koledžas sistēmai, tā kā mācīsim koledžā, mēs jums tur maksāsim, viss būs tā kā. Un es vienmēr domāju, kā tas būtu bijis, ja es tādu soli būtu savā dzīvē izdarījis. Un es domāju, ka, ja es to būtu izdarījis, es būtu izgājis cauri tai Amerikas basketbola sistēmai. Es par basketbolu tagad tikai runāju, es nerunāju pārējiem ārpus basketbola lietām. Ja? Es būtu izgājis tajā Amerikas basketbola sistēmai, tai koledžas sistēmai, un pēc koledžas jau pēc tam, kā, pilnvērtīgs tā kā Amerikas tās sistēmas, tā kā auglis nokļūs NBA, iespējams, es tur 10 gadus būtu spēlējis. Ja tas būtu tāds būtu bijis tas ceļš, es uzreiz jau, adaptējies tajā, viss būtu iegājis tur un ar valodu un viss tas, jo, kā jau teicu, tas līmenis, viņš principā es jūtos, ka es tur esmu piederīgs, ka nav tā, ka es tur ieradies kaut kur, ka tev jāsēž, labāk man neizlaidiet, vai man te nav ko darīt, priecīgs, ka es te esmu, kā acis spīd, un tikai rīt braukšu mājās, visiem stāstīšu, ka es tur biju. Tā sajūta nebija noteikti, bet tas iznāca, kā iznāca, un pavasarī man arī trauma, man tur bija tā kā menisks daļa atlūza, vajadzēja tā kā taisīt artroskopisko operāciju. Arī tieši tajā brīdī, varbūt, ka vēl to mēnesi, kur es izlaidu, ja es būtu spēlējis, ticis katrā spēlē, vēl tur būtu papildus, varbūt būtu ieinteresējis kādu citu klubu vai kaut ko. Tā kā kāds cits klubs būtu redzot tās kvalitātes, būtu varējis man. Bet mēnesis bija jāizlaiž, sezona arī beidzās, un tad vasarā bija tas, man jau gan vēl gadu līgums bija, bet tas stāsts bija, ka viņi draftēja J.R. Ryderu, Minnesota J.R. Ryders tāds, viņš, bija tāds 2., 3. numurs arī, principā tajā pašā pozīcijā. Jā, tāds arī viņš gan bija, tāds, kā vēlāk izrādījās, diezgan liels headcase, tāds, kas ar galvu viņam ne viss bija kārtībā, un tā, ka viņš tur bija problemātisks spēlētājs tajā līgā, bet tad viņi man arī godīgi pateica, ka tu redzi, ka tev tā situācija šeit neuzlabosies, un līgums tev ir, mums nauda tev jāmaksā, bet vai te labāk nekā. Un tad īsti uz citām NBA komandām tur varianti nekāda nebija. Un pēc tam nav bijis kaut kāds... Nē, pēc tam īsti vairs ne. Tas jau varbūt bija uz vasaras līgu kaut kāds bija uzaicinājums, bet es domāju, kad vairs man tas vairs... Bet tam es vairs tā kā īsti iet cauri, nezinu, tajā brīdī vairs negribēju. Bet tu paspēji izdzīvot kaut vai, man tomēr vienalga liekas, ka tas ir baigi forši būt NBA, kaut vai pats zaudētā spēlē, bet tu esi rezultātīvākais džeks, ja? Izdzīvot tādu, ka tu ej ārā, tev prasa autogrāfs, tev tā kaut kāds hypes, kas ap to visu. Nezinu, es to tā neuztvēru. Bet bija, autogrāfs prasīja. Protams, ka es biju priecīgs, ka tas ir noticis beidzot, ka beidzot ir bijusi iespēja, ka es to iespējas realizējis, bet man vairāk tā kopējā bilde, man gribējās tomēr būt, tā kā katru dienu, tā, lai es būtu tādā līmenī, nevis tā kā viena reize papriecāties un ar to viss beidzās. Tas bija tāds vienkārši priekš sevi, kad uzlikt roku uz sirds un apliecināt, kad es varu kaut kādas lietas un bet ka es tur arī svinēju un priecājos par to un dzīvi ir izdevusies. Protams, ka nē. Protams, kā, tieši tā, ja tur esi nonācis un tu jau gribi, tā kā es teicu, kļūt par sastāvdaļu, tu jau gribi kļūt par sastāvdaļu tās līgas un lai tev tā kā nākotne būtu tur. Bet, kā iznāca. Bet jebkurā gadījumā tas nav ne sekundi, tur nav nožēlojums, ka es tur biju. Es esmu pat to pa sevīm. Tajā brīdī augstākā līmenī tu sportā nonākt nevarēji. Tas bija augstākais, kur tu varēji nonākt. Un arī saprotot tā līmeņa, tā laika atšķirības starp NBA un Eiropas basketbolu. Kad tur nevarēja tā aizbraukt. Budums, jebkurš labs basketbolists Eiropā šobrīd, principā pie vēlēšanās, labs top 50, es domāju, basketbolists pie vēlēšanās varētu noslēgt līgumu ar NBA. Tai brīdī tā nebija. Tu biji
biji tā kā izvēlēts, izredzēts kaut kādā veidā. Nu, labi, bet tās jau ir arī gadījumi, kad man šķiet, ar Jasikeviču, piemēram, labs gadījums, kas Eiropā te varēja darīt apmēram, ko gribēja, vai ne, un tāds spēlētājs un aizbrauc uz NBA, un tomēr neatrada viņš to savu īsto komandu, lai arī man likās, pat tad, kad viņš Golden State'ā tika laukumā, viņš rādīja brīnums, cik viņam vajadzēja daudz vairāk dot tās iespējas. Kādam tur paveicās, kādam nepaveicās, un droši vien ir arī tie Amerikas spēlētāji, par kuriem mēs vienkārši varbūt nemaz neuzzinām. Ja tos eiropiešus mēs vairāk sekojam līdzi, kuram neaiziet. Tur kaut kā vienkārši viņš nav īstajā laikā, īstajā vietā, ko trauma. Viss tieši tas, ko tu teici. Tu zini, ka jāsaka, viņi skatās uz tevi. Pirmais, ko viņi skatās, vai tu vari atsisties, vai tu vari spēlēt aizsardzībā. Jasikevičam jau tās īpašības, viņam bija tās diezgan fenomenāls tās uzbrukuma lietas un spēles izpratne, un tās aizsardzībā viņš jau nebija. Tur nekāds lielais aizsardzības spēlētājs nopietnais nebija. Dončič arī nav mega aizsardzības spēlētājs. Dončič ir liels, un ne tā nav. Dončič var atsisties. Dončič ir savādāks spēlētājs. Teodosičam tāpat taču bija problēma. Teodosičam bija ļoti labs arī piemērs. Tāpēc viņi, es domāju, ka, bez kaut kādām tām īpašām talanta lietām, ka visā visumā es biju tāds komplīti spēlētājs, ka man nebija tādi galīgie caurumi kaut kādi, ka tu man varētu piesieties, ka viņš nemāka kreiso roku driblēt, vai viņš nevar piespēlēt dot, vai viņam jebkura komanda tagad spēlēs pret viņu, viņš nevar atsisties. Labi, man tur nebija ģeniālas lietas, varbūt tādas, man bija lielākā daļa lietas bija labi uztrenētas, bet es domāju, ka tās visas atbildi, tas līmenis, kopējais līmenis bija atbilstoši, lai tur varētu spēlēt. Noslēdzot, tad man ar tevi jāuzdod kāds konkursa jautājums. Man par pirmo Eiropieti NBA. Kurš ir spēlētājs, kuram pieder praktiski visi galvenie Minnesota Timberwolves rekordi punktos, blokos, atlikušajās bumbās? Uz šodien? Jā. Kevins Garnets būs? Bet, protams, jā. 2-0 jau sanāk tavā labā. Paldies, Gundar. Mēs izskrējām. Droši vien, ka būtu vēl kādi 2-3 podkāsti nepieciešami, lai izrunātu to karjeru līdz galam, bet man tas Amerikas posms tik ļoti interesēja, un man šķiet, viņš nav skatāms bez tā sākuma, kas tev līdz tam aizved. Un, man daudz kas kļūst skaidrāks. Es ceru, ka patīk arī visiem pārējiem. Jā, bet kā jau tu teici, tas tikai ir ļoti īsiņš posms no manas basketbola karjeras, gan kā spēlētājiem, gan kā trenerim. Vienmēr varam aprunāties. Sarunās.